Nu, labdien, dargie draugi, dargie skatītāji! Esmu ieradies Skonto stadionā. Šodien Rīgas derbijs. Lielas divas spēles. Lielas divas komandas cīnīsies par punktiem. Rīgai noteikti vajag vairāk. RFS šobrīd ir vēl spēlē Eiropas līgas kvalifikāciju. Tā kā grupu turnīrā. Ne grupu turnīrā, bet kvalifikācijā. Līdz ar to tur varbūt mazāk spēka būs. Es no LVB skoras dabūju vipiņu. Bet satiku Krišu, un viņš saka, ka Andri, šortos tu vari braukt mājās, ka vips tev nebūs. Tagad es uznīju sievai, sieva ar taksu sūta man bikses, un cerams man ielaidīs, nav teikts. Jā, Rek, tikko parunājās gan ar Krišu, gan ar apsargiem, ir bijuši iepriekš jau tādi gadījumi. Sanāk, kad cilvēks tieši tāpat kā es, bet viņam bija pirktā biļete. Un uz pirktās biļetes ir rakstīts, kad ierašanās tikai, tā kā smukiņam, uz manas biļetes, tas bija ielūgums un neatsūtīts, tas nebija rakstīts. Es gan godīgi kaut kur dzirdēju, nezinu, vai PPK čatā vai kāds man kaut ko tādu teica, un es tā pasmējos, šodien apskaties 31 grādus, es iešu bikses vilku. Šobrīd fakts ir tāds, ka gaidam bikses, sieva izsūtīja, pēc 10 minūtēm būs. Jā, un pārmaiņas reizes, pārmaiņas pēc. Es gribētu laikam arī iedot prognozi pirms citiem, un pirms dzirdēs citu viedokļus. Un es lieku uz to, ka būs 1-1 stabili, un beigās Riga pēdējās minūtēs vēl divas iestīs, būs 3-1 Riga uzvarēs. Pamatojoties to, ka Eirokausi cīnās RFS tur, un Rīgai tiešām ļoti vajag. Kaut gan ir bijuši gadījumi, ka Rīgai ļoti vajag, un tieši tādēļ viņi arī pārdeg. Bet es domāju, šodien nav tā diena, un Rīga visticamāk ar 3-1 arī uzvarēs. Milzīgs paldies sievai, pateicoties viņai. Man ir bikses. Cerams, ka viņiem patiks maika un mugursoma. Bet es no sākuma gribu iet līdz laukumam, paskatīties tur un tikai tad iesim uz vipiņu. Es arī drošības pēc esmu ielicis līdz vesti. Ja es izdomāju, ka ejam laukuma malā, vai varbūt tās pēc spēles iziet uz laukumu. Man ir gan vesti, gan administrācija. Bet jā, ir stundīgi spēles īstenībā maz cilvēki. Es domāju, brauks pēdējā brīdī. Katru dienu jauns krekls, ne? Jā, es Raivi satiku pēc tās spēles. Bišķi pēdīgās un jāsolidarizējās ar Rīgas līdzjutējiem. Jābūt arī pa virslīgas intrigu. Bet, es Raivim apsolīju, ka es uzvilkšu viņu kreklu. Es redzēju. Kāds rezultāts šeit? 2-1 Rīga. 2-1 Rīga? Uz kā pamat? Viņiem padrusiņu vairāk emocijas. Kas tu nāk? Ko? Kurš uzvarēja šeit? Meta. Kurš šeit uzvarēja? What the fuck? Kā jums beidzās spēlēt? 4-0. Ok. Kurš uzvarēja šeit? Es gribu Rīgu. Tu gribi? Jā, es gribu Rīgu. Kāpēc? Es gribu intrigu. Tu ceru, ka viņam var tas trūkt? Nē, es gribu intrigu. Virslīgā. Ko 4 punkti būs 1 punkts starpība? Tur jau ir vēl spēles trūkt. Plus man varam mīras no draudzes. Daudz draudziņš, jā? Kā pašam? Super, kārtībā. Uz kārtībā, jā? Trauma nav, zūdus viens. Kamēr tur vēl kārtu ēdienas dzēriens, atnāksim vismaz krāsas ietustēt. Nav slikti. Kas tur trenējās? Uriņš Matravits. Otrā pusē Ondua un Steinbors. Jā, īstenībā jau neslikti. Tik cik varbūt tā sanāk, ka komanda arī ir. Tik cik varbūt tās maliņā, sanāk kreisajā maliņā LVB tam, ka vīds noteikti būtu bišķi krūtāk. Bet neslikti. Īstenībā interesanti, vai šodien būs, vai Rīga būs sagatavojis kaut priekšnesumu, jo viņiem tad bija kaut kāds Ozola koncerts. Saprotu, tur tās kaut remonta darbi, skatu un neredz, bet ceru tiešām, ka būs kaut kas interesants un maksimāli plašs. Bet, krēsli. Ērti. Īstenībā tā paši kā citur, vienīgais tās LVB, bet galvas setings šeit ir. Kas nav slikti? God, es nebūtu esies, neapskatītos, kas ir leduskapī. Leduskapī normāli. Koroniņas, salātiņi, maizītes, ūdentiņš. Blakus ir vēl uzkodiņas visādas, kur. Tā kā tīri neslikti. Tas gan gādīgi, ka varbūt tās būs bišķi
bišķi vairāk kaut galdi, krēsli šeit, bet jā, tehniski šeit ienāc, paņem kādu sneku un ej ārā. Pa lielam jau tev vairāk neko nevajag. O, Emerson! How are you, brother? Es esmu, par ko tu runā, brāl. Kā šodien uzvarēs? Kāds rezultāts spēlē? Kāds rezultāts? 1-1. Nevajag, lai Rīgas. Tu esi par intrigu virslīgā, tā pat skaidrs, jā? Jā, pamatīgi intrigu. Nu, kāds būs rezultāts? 1-1 nedara? 2-1. 2-1, jā? Kā pašam? Atpūties? Dzīve kļūt vieglāk. Sveiks, brālī! Pagājušajā vlogā es vēl neesmu izlaidis vlogu, bet es tev neieliku līdz pār man šķiet. Jautājums šodien Rīga RFS. Es saprotu, ka Rīgas spēlētājs, tad es tev neuzprasīšu rezultātu, es tev prasīšu, kurš iestīs no Rīgas? No Rīgas? Joits. Joits iestīs? Vēl kāds vai viens? Pietiks ar 1-0? Nē, iestīs Joits un Ramīres. Bet teikšu, viņš ar tev netic. Tikai neprasa rezultātu. Rezultātu neprasīs. Prasīšu, kas šeit iestīs. Kā, ne? Bet būs rezultāti, ja jūs neilgi. Es arī saku, Hedra vārds vajadzētu būt. Jā. Bet nezinu tam par labu. Nu, ko ir palicis šī taisderbijas, tad mums sanāk kautā, kas nav pieejams, un tad pēdējais pēc tam LNK sporta parkā, jā? Mums jau Liepāja arī viens derbijas. Nu jā, bet es par Rīgas derbiem runāju. Kā paši pagaidām esat apmierināti ar apjomu, ar cilvēku? Es zinu, ka jūs sekundes sākumā teicāt, ka jūs arī tagad plānojat šo tam pareklamēt, pabīdīt bišķiņu. Esat apmierināti ar apmeklētību, jo es redzēju, ka otrs puses arī ir vaļā. Nu, skatāmies, pirmkārtam šis ir 3. derbijas, un tas ir 3. derbijas zāles laukumā. Mēs jau pirmkārtam, jau pirmo mērķi mēs sasniedzam. Jau pirmais derbijas bija 5000, otrais bija LNK Parks, tas arī bija pilns. Jā. Šodien redzēsim, skatīsimies, kas būs pēdējā derbijā sezonas beigās. Jā? Ja kurā gadījumā nevaram nebūt neapmierināti. Ir cilvēki, kas ir atnākuši baudīt futbolu, bet tu tiem balonu šķiros burbulīšus baudi, jā? Jā, tad pēc papietoties no burbulīšiem. No sākuma 11 burbulīšiem, tad pa bumbām tur, jā? Iesam skatīties, jā. Kāds rezultāts šajam būs? Kurš iestīs? 0-0. Tad neviens neiestīs, jā? Tad vienkārši pateiks 0-0, lai nav jāsaka. Atbildēju uz 2 jautājumiem, viena atbildēju. Kā tev pašam Rīgas derbijas? Tu vienmēr nāc uz viņiem? Nu, es cenšos atnākt, jā, tas jau ir augstākās raudzes mūsu vietējais futbols, un uz to ir jānāk. Ja tev šis nepatīk, tad tev futbols vispār nepatīk. Man liekas, tu nav variantu baigi daudz. Es zinu, ka tu esi PPK, tev meitas laikam cepurīt, jā, šodien. Ir kāds, pa kuru tu vairāk, ja vienalga? Labs futbols? Laikam labs futbols, nezinu, varbūt tās ir RFS bišķiņi vairāk jūt līdzi, bet no tā nost ir es tā pat vairāk meitas atbalstītājs. Okay. Kas ir tas, ko tu sagaidi no šīs dienas derbijas? Vienu sarkano kartīti un vēl vienu sarkano no treneru korpusa. No soliņiem. Nav obligāti trenerim, bet jā. Ir kāds, kurš tu gribi, lai vairāk uzdara, vai varbūt tu domā, ka uzdarēs? Es vienmēr esmu pa intrigu tabulā, tāpēc jā. Rīga! Jurijs grib uz Dubaju! Ej, Jurij, ievad! Iedomājies tavu trāpās un Volgā! Ir! Ej, Jurij! Stopuļau kāds! Klausies, ja tu būtu uzvarējis, tu jau domāji pēc tīvas brauca, ne? Protams, ar tevi! Šitie tad jau dzer 3 dienas! Čau, kāds rezultāts uzreiz? 1-0 atkal Rīga. Kāds rezultāts vēl? 2-0. Ir skaidrāts? Nu, tā, jā. Jā, tevi tas neatpazinu, čau, brate. Tā tad es uzbagāt. Tu tā ceri? Kāds rezultāts? 0-0. 0-0? Jā. Kāds rezultāts šeit? 4-0. Es zinu, naudu uzvarēju. Bet derbija. Es tev uzreiz prognozēšu arī, kas iestīs. Davai. Balotis 1-0.
Paldies! Oi, Valmieras fanboys! Kādā šeit, kurā minūtē Ramīras iestatīs? 29. Ramīras iestatīs. Kāds Izies rezultāts? 1 uz 1 un iestatīs. Kāds rezultāts? 2-1 Rīga. Ok! Ko, draugi? Komandas iet laukumā. Tagad mums ir ciemos mans uzvārds brālis. Jā, te ir īsa. Viņa apdalīja. Kāds rezultāts? Kurš uzvarēja? Rīga FC, jā? Ložā mazliet pasēdējām. Pirmais puslaiks vēl aizvien ir 0-0. Bet izdomāju nonākt lejā, kāpēc? Pirmkārt, ātrāk tik pēc aliņa. Otrkārt, mazliet tuvāk cilvēkiem. Cilvēki apjoms ir galīgi neslikts. Tiešām tā. Cilvēki ir... Bet nav, man šķiet, pirmajā reizē bija vairāk bišķiņi. Tā kā šeit pietrīts nav, bet gaidīsim noteikti informātors. Tikko panāks arī ar Audas treneru štābu 4 brīvdienas, normāli. Uzvarēja mēs 4-0 un 4 brīvdienas. Jā, bet ko? Tāpēc puslaiks sākās. Kas mums kaut kas jāapsaka? Sākās rezultāts būs. Rezultāts Rīga uzvarēs 1-0. Rīga FC uzvarēs Game Winners. 1-0? Jā, 1-0 Game Winners būs kaut kādā 86. minūte. Kādā spēle līdz šim? Bišķi garlaicīgi, godīgi sakot. Īsti nekas nenotiek, nav baigie momenti, bet... Skaties, to tās stūris būs gols, arī pēc iestas, skaties. Un nav vārtu. Tagad vajag rekords. Nebūs, es jau zinu. Tu jau zini, jā? Jā, es skatījos, kā viņi spēlēja pret APL. Tad es biju par viņiem, bet, šodien, godīgi sakot, neitrāli. Bet, mēs esam kā nekā Rīga FC mājās, jāatbalsta savējie. Nē, īstenībā ir daudz Rīgai fani. Šķīta, ka nav, bet ir daudz. Aizvadīts 59 minūtes. Kādā spēle, kā sajūta? 59 minūtes, esmu redzējis tieši apmēram 5 minūtes, tas ir grūti beigt. Jo kādam arī ir jāstrādā, kādam arī ir jāsēž teltī. Tur atkal tirgo kāds kartīts, jā, bērniem? Es tirgoju Rīga FC, Keiponu, Šālītes, Krākmus, Mērču. Tas tur Černā zelta nodabūja. Man grūti komentēt, ja es baigi no spēles, bet daudz neesmu redzējis. Tā man ir atlaidījumi. Ir, jā. Mēs aiziesim Maniem draugiem visiem ir atlaidi. Tu domā, ka mēs esam draugi? Iermēties pat šajā pusē skatītāju komanda ir salikusi. Kamēr priekšnieks sēž vipiņā, viņš man blakus sēdēja. Jā. Tikmēr tu tam paši, jā? Taisa naudu viņam. Kādam arī ir jāstrādā, jā. Kādam arī ir jāpalīdz. Cik maksā? Cik kepāns maksā? 30 eiro. Nav īstumā tik trāk, agrāk nebija dārgāks. Man šķiet, ka tā ir ļoti laba cena. Man šķiet, ka iepriekš bija pat 3,5, tā kā ir pat lētāk palicis. Nu, piemēram, Manchesterē, kad tas bija Manchesterē... Nu labi, nu tu krēkls- salīdzināji. Bet tas krēkls tur ir to, tas kepons tur ir sūds. Šits ir 5-star kepons, ļoti kvalitatīvs, ļoti labs. Un Manchesterē kepons maksā 50 eiro un pēc 2 mēnešiem viņš ir metams misiņā. Arī pateikt, ka šī nav apmaksāta komandā vai reklāma. Tas tā, ja nu gadījumā kāds cik šālīte? Tas tā netīšām, 20 eiro. Un jums ir arī derbija šāls. Šāls arī, nu, pasties, vai tas nav AliExpress. Nē, man ir, tas ir labs, tas ir labs. jā. Tā kā tā, iesim pie faniem tā. No?
Gins, kur ir? Gins man pamanīja. Gins, kur ir? Tu esi uz līča notriešanas goli iestavi? Labi, nu, jā, varam iest citām, bet tu būs labi līčas. Tev valsts jau pazudus. Man nav nauda, jā, viss sapazaudēja. Gribu uzteikt, gala ložā jūs skandāt skaļāk nekā viņi. Paldies. Paceļam rokas! Visi! Viki klāt! Jā, man patīk gan Rīgas mani, gan RFS. Tīks noteikti skatās un saka, tu jau piegāji tikai pie RFS maniem. Protams, kad tur čaņiem, tā kā esmu ceļojis kopā, man ir bijis labāks attiecības. Bet, kā es paši ziniet, es teicu, ka Rīga uzvarēs, tāpēc šeit neesmu nevienas komandas pusē. Šeit esmu par liels godu. Maziem, protams, ka gribētu tik logā. Bet beidzot parādās bišķiņ tāds actions, kas man ļoti priecē. Īstenībā, lai būtu godīgi, es paskatīšos, kur ir dinārs, un es mēģinātu pie viņu pienākt. Bet īstenībā izskatās diezgan brančīgi, ņemot vērā, ka dinārs ir bungas. Pie bungām man baigi negribās iet. Pie bungām man tiešām dināri piedod, bet vienkārši es tiem neparunāšu. Fiziski. Još. Piespēle. Uz iekšu. Ramires. Ai. Kāds ir bēdīgs. Davai, Makendā. Oi! Ai! Vot tas bija moments. Būtu tā bumba bišķi savādāk atlikus. Nu tas bija moments. Rīgai. Ui! Jā, tiešām labs moments. 0-0-7 minūte. Piespēle. Dziļumā, Černā? Černā neaizsniedzas. Jānis. Jānis Jukovskim. Priekšu. Un cels pāri. Tur ir, Černā tev apgaļ. Jānis. Atlikusi, es domāju, ka kontrēras būtu arī savādas lietas. Ņemot vērā, ka nav tā, ka es baigi to futbolu saprastu, bet Jānis, cik es stāvu šeit, ļoti patīk. Vienmēr paskrien, patīnās, cenšās atgūt bumbu. Ļoti patīk. Opa! RFS laid laukumā Emersonu. Tas būs interesanti. Un Daškuši. Un Jāņumāju. Varbūt tās man nav taisnība, ka viņš vajag labi izskatījās. Nepēc kā nemēr. Vai, Edvards. Edvards un Emersons. Divi rītīgi ātrie, rītīgi foršie. Redzēsim, kurš vien labāks. Nu ko, Marko ir izlaists laukumā, Makendā uzbrukumā. Un, Reigži neaizsniedzās. Bet jā, Reigži ir izlaists laukumā un uzreiz. Tu zini, Marko. Brālīt zin, ko dara. Brālīt zin, ko dara. 0-0. Vēl pāris minūtes. Nebija gols. Tanga lejā un nebija iekšā. Wow. Vai būs moments, vai
Neviršana vēl dzeltā. Un, protams, ka krāpjas sakraut visiem. Andrej, priekš loga. Jums Nīča der? Es neesmu eksperts, vai rekur eksperts. Nīča jums der? Protams, ka ne, tikai uzvar. Tikai uzvara, jā? Tikai uzvar dara. Kā vispār spēle tāda mierīga, ne? Neteikt, ka mierīgi. Jums nav baigi grūti, ņemot vērā, ka ir Eiro kausi, tad jūs šito spēlēt, tad atkal Eiro kausi. Grūti noguruši ir, vēl jālidojas laiku. Grūti ir. Fiziski. 3. Nu ko, spēle ir beigusies ar neizšķirtu. Iziesim laukumā, parunāsimies ar pāris spēlētājiem. Protams, ka šis ir vairāk RFS ieguvums. Mēs redzam arī Artjoms ir laukumā. Iziesim apskatīties. Noteikti Rīga ir ne tik apmierināta, bet tāda dzīve. Centās. Un valod. Redzēt? Pārēc jāman to napi. Čas. Un jā. Skatoties šaļiem, izskatās, ka tiešām priecājās, kad ir laimīgi. Ņemot vērā, kad viņiem tā niša tomēr atļauj saglabāt šo punktu starpību. Noteikti liels prieks ir par manu brašiņu Tomu. Nils Tokspuriņš nostāvējis sausajā, bet laikam viņš būtu gribējis kaut ko vairāk, visticamāk. Bet apsveic ar sauso spēli. Tā kā ir jautri. Noteikti ir jāpalūdz. Es īstenībā neesmu redzējis Pauļus. Būtu forši papstīt kādu interviju un parunāties, bet jā. Aiziesim. Atsevišķi Rīgas spēlētāji laikam jau nogāja no laukuma, bet gribu aiziet kopā ar RFS. Aiziet ar RFS faniem, jo Rīga izskatās apjukus, diemžēl. Vai kā? Jā, izskatās apjukus. RFS uzreiz dodās pie saviem faniem. Visticamāk kopā uzķentos. Rīgā izies cauri, jā, kur ceļi savācās. Izies cauri aplīti goda, bet RFS, jā. Jo kā mēs sapratām, kā teica fani, kā teica Nīča, šiem kungiem bija gandrīz tikpat labi kā uzvara. Ņemot vērā, ka ir Eiropas līga jāspēlē kvalifikācija. Un ir smags režīms, ir smags daudz spēles. Un apskatieties. Jā, kā es iepriekš minēju, man varbūt gribējās mazliet vairāk drāmas. Man gribējās vairāk gludos vārtus, bet it is what it is. No, kā tev spēle? Super. Tev viensies derēja? 0-0 derēja? 0-0 derēja. Derēja, ja? RFS čempions. RFS čempions. Es jau gribēju bišķiņ to drāmiņu, bet no izskrīt. Beigās es pārliku līdz. Tāds izmūs? Bet kopā objektīvi, es domāju. Ir. Objektīvi, jā. Bet paldies, jā, forši, tu par futbolu. Tavities un YouTube'ā tiešām. Super, paldies. Jā. Ejam kopā, davai, Jānis, kāds komentāri par spēli? Tāds Rīgas derbijs, tāds varbūt gribētos labāk, nezinu, vairāk gols, bet būtu mūsu sapratām spēles cena. Redzēju, ka jūs visi smaidat, ir it kā neizšķirts, bet jums laikam tā ir kā uzvar. Tā vērtē? Gribējās uzvaru, mums otrais puslaiks, man labi sākām, būtu 5 to, kas mums tur bija. Būtu, protams, daudz labāk, bet jā. Kā situācija neizšķirts, mums plus 7 tomēr. Kā pašam ir spēlēt Eiropas kvalifikāciju un pa vidu ir derbijs ar divām spēlēm, jūs taču, vai ne? Protams, kaut kur tāds motivācijas emocijas varbūt mazāk ir, bet nē, man nav. Man ir izsaukums vēl pēc futbola, līdzgulēs, atjaunojies un es gatavs spēlēt.
Super! Nekā nevienu reizi neteicu. Super, novēlu jums uzvarēt arī nākamo izbraukumu spēli un lai viss izdodas. How do you feel after coming back and playing in the Honda and everything? Happy to come back, you know, was a long time, about 2 weeks without play. So for me it was very hard this moment. And also we played very important games and I'm out for this. I was sad for this, but now I'm happy to be back. And of course it was very good result. Okay, we did win, but the draw was also good, you know. We still have some points in front, but yes, very happy. But you feel good for 100% that we can expect you in next year? Yes, I feel 100% good and now yes, we can expect to be there. Okay, wish you best. Thank you very much. Thank you. Tavs komentārs par šo spēli, nav uz ko mēs nācām, vai ne? Ja ņem vērā, ka vienai komandai šķirīgi arī izšķirošo spēli sezonā, neizskatījās galīgi tā pēc sniegumu. Izņemot varbūt pēdējās 20 minūtes, kāds 17 minūtes, un līdz tam RFS var saprast, kāpēc viņi neparādīja to labāko spēli sezonā, kāpēc Rīga mēs arī tas labs jautājums. Tu esi viegli vīlies, tāpēc skaidrs, vai loģiski saproti? Ja, tagad, it kā domājot, viss liekas loģiski, bet, saku, tāpēc, ka likme bija tik augsta vienai komandai, no tās komandas bija gadījis vairāk. Jā, ja būtu piemēram 4-0, ko RFS sasīt dēļ tā, kad Rīgas skrien, mēs saprast arī to, jo Rīga visu laiku cīnīt. Tur ir lieta, ka nebija risku bija ļoti maz, varbūt izņemot Niangu, protams, bet visā citādi. Lai reiz futbolu tik labi nesaprot, un to neslēpju, man ir jautājums, vai šī nav tāda Rīgai konkrēta lieta, kur izšķirošajās spēlēs, ļoti svarīgās spēlēs, viņi tomēr godā veidā nevēl. Man liekas, ka tendence viņiem, ka viņi nevēl parasti pirmos puslaikus derbijos. Otrajā parasti kaut kā viņi saņemās jautājums, kāds rezultāts parasti pēc pirmā puslaika, Elēna Kārta laikam 0-2. Jā, pat bija mārķiem labāk pirmais puslaiks. Tad īstenībā pat bija labs sākums otrajā puslaikam, bet no 20 labāk minūtēm laikam nepietika. Par RFS, kā jau teicu, ņemot vērā visu situāciju, ka viņiem tikko bija ļoti svarīgi spēle, tūlīt būs ļoti svarīgi spēle no RFS, un godīgi arī negaidīja 10 vai 9 sniegumu. Ar tādu kārtīgu 7 arī biju rēķinājies droši vien. Super! Paldies tev! Lūdzu. Dargie draugi, visiem tiem, kas skatās Edmundu Patreon, tad aptuveni šādi notiek tie vlogi, kas viņam ir no spēles. Viņš liek mani, es lieku viņu. Latvijas virslīgu! Tā kā tu vari pabeigt. Runājam gan skaļi, kā tev kā spēle, bija tas, ko tu gaidīji, vai tomēr bija vilcinās? Nav vilcinās vispār ne pa gramu, tiesa tikko teicu savā pēcspēles video. LV futbols Twitterī, super mačs, super emocijas, goļi. Vienīgais, kas bija žēl pēc šīs spēles sakarā, bet turnīrā kopumā, ka nav tuvu Rīga ar RFS. Ja Rīga uzvarētu šeit, RFS uzvar Kiprā, tas tāds ideālais scenārijs. Rīga tur, Eiropas līga tur un viss skaisti. Tas ir maz vilcinās. Tas ir pa tabulu, bet tā, ja atsevišķs mačs, atsevišķi paņemot šīs emocijas, man liekas 100 no 100 vienkārši. Tāda spēle, kas par kautiņiem, tādā nosacījumā izpratnē. Kādi dueļi, es domāju, ka fotogrāfiem fotogalerijas būs makti un garšīgas. Es nefotografēju. Citam fotogrāfam, un vienīgais varbūt vārds arī, ka nevis iet tādos skaitos lidojumos, bet tas kā pusargi aizsardz uzmusēji cīnījās un pie sānu līnijām, kas par kapās mums. Vai tu biji pārsteigts, ka nestāv Madrids Rīgai? Es te pārāk biju pārsteigts, tāpēc, ka divi līdzīgi vārdsargi, visi iepriekšēji derbī bija Matravicam. Varbūt Rīga gaidīja, ka RFS iet ļoti agresīvi presingā un vajadzēs vārdsargi iesaistīt tā spēli ar kājām. Un šajā elementā Puriņš ir stiprāks nekā Matravics. Par standartiem piekrīt, ka RFS trumpis un Matravics stiprāks, bet kā redzējām, Puriņš šodien aizbija normāli labu spēli. Es pat teiktu, gan nevainojumu. Savaļnieks sitiens, diez vai tur bija ņemams. Super! Černā ir pēdējais, kas iet no laukuma. Nozagsim bišķiņu interviju. Godārgie skatītāji, paldies jums visiem, kas skatījās manu vlogu. Paldies LVB Scores par to, ka man ir vipiņš, par to, ka man ir atbalstītājs un par to, ka var šādu vlogu tāpt. Paldies Latvijas futbola virslīgai. Paldies visai Latvijas futbola saimē un cilvēkiem, kas man ir šeit pieņēmuši. Paldies arī tev, dārgais skatītāji, un tiekamies nākamajā vlogā.